Aicinām 12. B klases audzinātāju un Daugšķi. Un skolas direktoru Bābu Lapinu. Rihards Ameļko. Man patīk populārā kino aktiera un komika Džima Kerija joki. Viņa labā humora izjūta un jautrais, vieglais skatījums uz dzīvi iedvesmo. Labsirdīgs cilvēks, kas ar savu atvērtību, labu humora izjūtu un neizprotamajiem sejas izteiksmēm spēj ienest smaidu katrā sejā, tādējādi liekot paskatīties uz dzīvi daudz pozitīvāk. Liena Bērziņa. Man ir iedvesmojis Salvadora Dalī māksla un personība. Slavenā un ekscentriskā mākslinieka personība nevar palikt nepamanīta. Apbrīnojam, kā viņam ir izdevies atstāt neaprakstāmu iespaidu mākslas pasaulē. Dāvis Bludiņš. Manuprāt, izcila personība bija pasaules čempions boksā Joe Frazers. Boksers, kurš pasaulē palicis atmiņā ar sīvajām cīņām pret Muhamedu Ali. Es ļoti ceru, ka nākotnē man izdosies sasniegt visu iecerēto un saglabāt tās labās rakstura īpašības, kuras piemita Joe Frazeram. Kaspars Burtnieks. Dzīvē es vēlos līdzināties datortehnoloģiju kompānijas Apple dibinātājam Stevam Jobsam, jo viņš bija uzņēmīgs biznesa cilvēks ar labu humoru izjūtu un interesantu skatījumu uz dzīvi. Viņa inovatīvās idejas pārņēma visu pasauli. Arī es vēlos izveidot savu biznesu un realizēt savas idejas tāpat kā viņš un sasniegt savā dzīvē daudz. Rihards Dinkīs. Mani ir iedvesmojis panākumiem bagātais Latvijas hokejists Sandis Ozoličs. Mierīgs cilvēks, kurš savā dzīvē pārvarējis daudzas grūtības, lai sasniegtu savu mērķi. Ar savu darbu un centību ir pierādījis to, ka nevienmēr vieglākais ceļš ir labākais. Es ceru, ka arī es iziešu to ēkšanu no ceļu un varēšu pateikties visiem cilvēkiem, kas ir bijuši man klāt šajā ceļā. Toms Elksnīgs. Man ir vēlme kļūt organizētam un mērķtiecīgam kā Napoleonam Bonapartam, kurš tiek uzskatīts par vienu no visu laiku izcilākajiem karavadoņiem. Arī mani nākotnes plāni ir Napoleona domas cienīgi. Aleksandra Ēveli. Es savu dzīves ceļu esmu izvēlējusies saistīt ar mūziku, tāpat kā mūziķis un kino aktieris Jareds Leto, pazīstamās rockgrupas 30 Seconds to Mars, solists, ģitārists un dziesmu autors. Viņa personība iedvesmo, jo patiešām apbrīnojama un fascinējoša ir Jareda neizsveļama enerģija, viņa dzīvesprieks, atprātība un mērķtiecība. Anastasija Kreinē. Es gribu kļūt par misionāru un ticības sludinātāju. Gribu dzīvot citiem, nevis sev. Tas būs grūts ceļš, bet es ticu un zinu, ka tas ir labākais ceļš. Tāpēc vēlos redzēt pasauli Jēzus Kristus acīm. Anna Ģērmane. Man iedvesmo rakstnieka Paulo Coelho filozofiskās dzīves atziņas. Drosmi stāties pretim nenovēršamiem dzīves izaicinājumiem, dzīvot saskaņā un harmonijā un spēt īstenot savus dzīves sapņus. Arī man ir sapņi, pēc kuriem es tiecos, un viens no tādiem ir rakstīšana. Un, kā teicis pats Paulo Coelho, tikai iespēja īstenot savu sapni dara dzīvi interesantu. Jēkabs Jošs. Man tuvi ir latviešu dzejnieka Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumi. Tajos ir dinamika un aizrautība, progresa idejas, pārliecība, ka pasauli var mainīt. Arī es pievēršu uzmanību tam, kas notiek mūsdienu sabiedrībā, kā materiālais bieži uzvar emocionālo, kā nihilisms uzvar uzdrīkstēšanos pastāvēt. Alisa Kalniņa. Man ļoti labi raksturo mākslinieka Andy Warhola daļradas. Spilgta, daudzšķautnēja, jautra, tādas ir papāra mākslinieka gleznas. Andijs Warhols izveidoja papāra virzienu mākslā, viņš bija mākslinieks ar sevi uzskatiem par dzīvi. Interesanta un radoša personība, kurai es gribētu līdzināties. Linda Kalniņa. Dzīve ir deja, un es tāpat kā pasaules slavenā izcilā latviešu dejotāja un horeogrāfa Vija Vētra savu dzīvi vēlos veltīt tai. Vija Vētra sabiedrībā zinām arī kā māksliniece un gleznotāja. Citējot Viju Vētru, viss, ko ļoti vēlas, agri vai vēli piepildās. Tikai, diemžēl, tas nenotiek tieši tajā brīdī, kad vēlēšanās ir viskarstākā. Evita Vojtiloviča. Es vēlos līdzināties aktrisei Angelinai Jolijai, jo mani pārsteidz tas, kādā mierā un saskaņā ar sevi viņa dzīvo, kas ir lieliski atspogļojusi viņas filmās, kurās viņa piedalās.
Nosvērtība, miers un pārliecība par sevi vienmēr un visur. Tās ir iezīmes, kuras es gribētu iemantot arī sevi. Tīra Zariņa. Ar saviem darbiem gribētu tikpat stilti attēlot savu skatījumu uz dzīvi kā Aija Zariņa. Vienmēr esmu apbrīnojusi viņu kā spilgtu un neatkarīgu personību, kura uzdrīkstas izteikt visiem savu viedokli. Uzskatu viņu par laimīgu cilvēku, kas ir viens no iemesliem, kādēļ vēlos līdzināties viņai. Jānis Zicāns. Manuprāt, spilgtākā un spēcīgākā personība ir Andrew Carnegies, dzelzceļa ieviesies ASV miljardieris, kurš vienlaikus ir viens no pirmajiem, kurš sāk nodarboties ar labdarību. Viņam piemīt ideāls uzņēmuma vadīšanas spējas, man pārsteidz viņa apņēmība un izdomu. Carnegies bija ļoti mērķtiecīgs un sabiedriski aktīvs cilvēks. Šīs vērtības es saskatu arī sevī. Kas saucinātāja Una Daudz. Veselē esmu mākslinieci. 2 gadus esmu veidojis kompozīciju skaistai gleznai. Iedvesmu smēlos no slaveniem māksliniekiem, izciliem kompozīciju meistariem kā Klods Monet un Renoirs. Viņi gleznās kārtoja spilgtus, izteiksmīgus ziedus, lai tie harmoniski iekļautos kompozīcijā. Mans radošais 2 gadu periods 15 cilvēku harmonisku kompozīcija ar harmoniju attiecībās un sevi. 15 cilvēku klase, it kā mazākā skolā, bet gleznā tā ir sarežģīta kompozīcija. Mums kopā esot gleznē pabeigta, varu nolikt otas. Labdien! Šajā svētku brīdī gribu teikt lielu paldies kolēģiem, skolotājiem, paldies jums, cienījamie vecāki, un jums, 12. klašu absolventi. Jūs šodien stāviet atvērtās savas dzīves durvīs. Vēl mirklis, un jūs izvēlēsieties dažādas augstskolas, dažādas fakultātes, dažādas profesijas, un es gribētu teikt dažus ceļu vārdus. Atcerieties, vislielākā dzīves patiesība ir dots devējiem atdodas. Tas ir apbrīnojami, ka kāds neliels, mazs sīkums var sagādāt tik lielu prieku gan devējam, gan ņēmējam. Neaizmirstiet, ka bagātība nav tikai ļoti augsts amats un darbs. Bagātība lielākā ir strādāt to darbu, kas jums pašiem patīk. Un galvenais, neapstājieties nekad neveiksmes priekšā. Bet šogad, 2012. gadā, 19. jūnijā, es gribu teikt, kas šodien beidzas, tas rītu sākas. Šo sapņus par dzīvi jums piepildīt nāksies. Tas, ko jūs rakstījāt un teicāt, es novēlu, lai jums piepildās, lai jūs tiešām atrastu savu īsto ceļu, savu īsto profesiju, lai jūs darbs sagādātu prieku un lai jūs darbs tiktu labi novērtēts. Paldies jums! Mīļā 12. B aicinu arī jūs apsveikt savu skolotāju. Labvakar, dārgie viesi, labvakar, vecāki, labvakar, skolotāji un visi pārējie draugi. Tātad šovakar mēs vēlamies pateikt paldies mūsu 12. B klases skolotājai Unai Daugšai. Vēlētos šajā sakrā pateikt 3 lietas – pedagoģija, draudzība un vēsture. Tātad jūs, kā skolotāji, esat bijusi ideāli. Priekš mums, mēs esam klase, kurā esam bijuši nepaklausīgi bieži vien, nerātni un daudzās citās jomās bieži vien nepaklausīgi. Un
Jūs esat mūs pratusi savaldīt nevis ar stingru roku, bet ar stingriem vārdiem un ar pareizu attieksmi, kas ir patiesībā pats galvenais. Otrām kārtām, draudzība. Tā ir tā otrā lieta, ar kuru jūs esat spējuši mūs savaldīt. Draudzība, ar kuru jūs esat savu izturēšanos parādījusi draudzīgā veidā, kas ir ļoti būtiski. Tad vēlētos pateikt jums ļoti lielu paldies skolotāji par to, ka jūs mūs esat aizvedījuši šajā vidusskolas gājumā līdz galam. Tā kā jūs teicāt, mēs sāksim ātrāk savu dzīvi un arī sāksim ātrāk piedzīvot savus lielos piedzīvojumus. Paldies jums, skolotāji! Man tikko pameta lielu atbildības sajūtu. Un, ar to mēs vēlējāmies pateikt lielu paldies arī vecākiem, kuri visus šos 12 gadus mums ir bijuši ļoti tuvi un atbalstījuši mūs tieši skolas gājumā. Un liels paldies vecākiem!